Gatavību! Starts! Un kā pirmo starta līnijas aicinām Mārci Ziemani no Ventspils. Lūcija Boitmana skolotāja mūs, tad, kad es vēl nemācēju runāt, viņi gribēja man ņemt. Tad es vispār nemācēju runāt, es aizgāju prom, tad es nesen, laikam pirms 2 gadiem, iegāju jūras akmentiņos, un tad es sāku dziedāt. Mēs spiedienu ņemam tur, ievingrinājāmies, un tā arī ir. Tā mēs ļoti labi arī, mēs mācās dziedāt. Bija kora kāra. Man iepatikās tā dziesma, tā es arī viņu sāku dziedāt. Tā viņa, es tagad visu laiku dziedu viņu. Būs cīņa. Mārcis Ziemanis ar 11. Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru dziesmu Kalniem pāri! Paslēpes dzirdi, kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vieglu soli. Cīņās karstumā kļūst nenošķīrams viss. Mazās uzvaras vai lieli upuri redzi. Kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vieglu soli. Zalvēs rībēveiks, līdz lepnums atkāpsies. Zemē viglā jau atkal zālenīgs jūti kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vieglu soli. Simtiem vēl tūkstošiem reižu paklupsim un simtiem punu pieris vidu būs. Viss ar laiku sacīs, visi sniegi kūst, pavasaris līdz ar lediem salauzis ir arī mūs. Izskalojot krastus, tik stipras upēs plūst kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vieglu soli. Mārcis Ziemanis no Ventspils. Kalniem pāri, citi kalni būs ar vieglu soli.
nāk pie tevis, dod pūru šokolādes konfekts. Un, manuprāt, ir jāpaklausās, ko te žūrī teiks par tavu. Paga, tā kā dziesmu svētki, ja? Tad, es domāju, publika ir gatava tā kā vilnītim, ja? Tā 3, 2, 1. Kas par vilni? Klausīsimies tagad, ko teiks žūrī. Vilnīts bija super. Ļoti labs vilnis. Paldies, liels. Fantastisks. Klau, tev baigi laba dikcija. Es sapratu daudz vairāk vārdus nekā pat Taispura izpildījumā. Un kas par pašu dziesmu, proti, tas frāzējums, ko tu esi samainījis, nekā Jānis dzied citādāk nekā tu, tad viņš kaut kā vajadzētu viņu attaisnot to frāzējumu. Kāpēc tu dziedi citādāk nekā viņš izpilda to dziesmu? Tas man tāds likās bišķiņ neskaidrs, bet ļoti forši malacis Mārts. Paldies tev! Sveiks, Mārci! Ļoti interesanta dziesmas izvēle, un arī ļoti nopietni, manuprāt, uztvēra šo dziesmu, jo kalniem pāri, citi kalni būs. Tu biji ļoti vokāli stabils šodien, skanīga balss tev bija, un arī ritmiski spēlējies ar frāzēm. Un, lai nu kā tur būtu, varbūt bija kaut kādas izmaiņas, bet es neredzēju, ka tu apjuktu, un varbūt tā bija domāts, varbūt nē. Katrā ziņā ļoti stabili. Paldies! Čau, Mārci! Jā, tas, ka tu uzstājies pirmais un mans novēlējums par neuztraukšanos šķiet ir piepildījies. Malacis. Manuprāt, dziesmas izvēle nav pārāk veiksmīga. Tu esi pārāk jauns priekš tādas dziesmas. Otrakārt, intonatīvās problēmas bija īpaši pie intervāliem. Tonalitāte šķiet tev nebija pārāk ērta, jo tu varētu dziedāt daudz augstākā tesitūrā, un tas tev piestāvētu vairāk. Bet, ka turējies, veco zēnu, malacis. Skaties